Nājusies šorīt diezgan agri salīdzinoši 11:30 dienas pirmajā pusē. Rīga Futsal klubā izdīja savu spēli pret sestdienā pusfināla spēles un svētdienā cīņa par 3. vietu un pēc tam arī zelta mačs. Nosargāt ar korpusu to ātri gan bumbu atgūst RFS Futsal. Labi, Aleksandrs Kuļušovs ieved bumbu lauks. Šlaik jau ļoti ilgi kļūtās RFS savā aizsardzības zonā. Naitons tas bija vārtu stāps. Vārtu stāps, nu fantastiski nav. Labi saspēlēt Dudu, vārtu stāps. Telpu bolās uzreiz iekšā Latvijas kausa izcīņā. Tā kā varbūt vairāk treniņi ir aizvadīti. Spāņi ļoti precīzi nospēlē, šoreiz gan arī piespēle labāk, mēs pieskājums mazliet pieklipo. Paklānos ātri izsit bumbu no kontroles. Laba saspēlē un ir arī pirmie vārti šajā mačā. Andrejs Baklānovs tur vārtu priekšā spēja bumbu praktiski iestumt vienkārši vārtos. Precīzs Patrijas sitiens, tas gan izskatījās, ka tika atvairījušies un laika ņēmēja Patricija Kurpniece. Arī viena no telpu futbola tiesnesēm. Tālajā laukuma malā Kāras Krampe tas bija. Paigot centrā, labas sieniņā. Sitiens pa vārtiem, atvašot bumbu savāc Tānis Daniels Kaņets un izlīdzina rezultātu šajā spēlē. Dzeltenā kārtība tur kādam no FC Tals komandas spēlētājiem, manuprāt, Kāras Krampe tas bija. Bet sanāk, ka viņš to vienkārši atcita pat priekšā vārtiem un Talsi izlīdzina rezultātu RFS Futsal citienam. Laba pārējā un vārtu gums. Vārtu gums, Germans Maķušenko skaisti nospēlēt, mans pirms tam arī pieminētais. Redzam, neko sarežģīt, vienkārši Maķušenko pacēla galvu ar vārtu gūšanu. It kā viss kārtībā RFS Futsal, un arī pirmajā savā šī gada Latvijas kausa. Laba iespējas, viens no diviem. Laba saspēle līdz tāliem vārtu stūrim. Nāca sapakaļ laukumā otrais četrnieks RFS Futsal komandai. Varam redzēt šeit atkārtojumā vienkārši ļoti spēcīgs sitiens. Virtons diezgan bieži sit garām vārtiem, bet pārējie visi spēlētāji trāpa vārtu rāmī. Tagad tālajā stūrī neviens ne Baklānovs, ne arī izskriet talsnieki līdzi. RFS Futsal saspēlēja. Sitiens no asa leņķa, bet noturēja bumbu pie sevis. Tikai Dudu. Laba liela tāda sieniņa izspēlēt. Maķušenko vārtu priekšā un tomēr izskatījās jau, ka izdosies Brīzgam notvert bumbu taisno rokās. Arī Maķušenko centās noguldīt Brīzgu un tad vienkārši iemest bumbu vārtos, kas arī nostīt viņam izdevās. Bet mazliet esam gatavi otrajam puslaikam. Telpu futbola kausa izcīņas cedās. Ir sporta direktors Dmitrijs Zabarovskis, arī ilgadējs telpu. Pārgrieziens Paiglam tiek turēts. Šaksmans Mārtiņš Auziņš Petrov komandas rindās guvis savos vārtos. Bet tās gan bija pilnīgi divas citas komandas. Tagad pirmais vārtu gums arī otrajā puslaikā. Patrija šoreiz vēlreiz precīzs. Otrais vārtu gums viņam šajā mačā. Brīzgi precīzi savā sodlaukumā. Pārēj no talsniekiem. Izdodās arī izdarīt sitienu. Tomēr tas ir spēcīgas. Pašlaik ļoti labi jauniešu komanda. Talsniekiem ir visos vecumos. Šogad gan norisinās. Un tagad kļūda. Neizdodās izsist no savu sodlaukumu bumbu projām. Manuprāt, Kārlis Paiglu, kas bija sodlaukumā. Kā jau tika līdz bumbai, kā izdarīja sitienu uz priekšu, bet bumbu gūst savos vārtos. Un sastais vārtu gums Talsiem diezgan RFS Futsal komandai diezgan viegli atnāk. Tagad
Bonders to atvairīt. No ģirda krīšļa bieži neredzam šādus sitienus pa vārtiem. Šeit dažādi telpu futbola pārstāvi ieradušies Talsu sporta hallē. Un tagad laba saspēle. Ātri vien rīcnieki tiek pie vārtiem. Nu, šis ir tas, ko esam pieraduši redzēt no RFS futzala. Ātras pārējas, ātri vārtu gūmi. Jā, kā pirms vārtu gūmi iesāku teikt, vairāki telpu futbola cilvēki šeit ieradušies arī Talsu sporta hallē. RFS salaužās uz priekšu. Troickis, tālo vārds tūlīt nenosedz Tarakānovs, prasa kāds spēlē pret Nīcu. Tarakānovs pats izdara sitienu, tas tiek bloķēts, Nairtons notur bumbu spēlē. Tarakānovs, šoreiz gan atstāja bumbu Nairtonam, Nairtons sitiens un arī tiek viņš pie vārtu bumbu šajā spēlē. Vairākas reizes izdarīja sitienus pa vārtiem pirmajā puslaikā, tad pat brīdī man pat 3 sitieni pēc kārtas, kur redz, ka šoreiz tāda distance tieši pie sodlaukuma līnijas mazliet pat tuvu. Rihardam Brīzgam pat vieglāk, un šeit Tarakānovs gūst vārtus. Izvēlējās pareizi. Izpildīt sitienu no mazliet tālākas distances. Sezonu. RFS futzala gan 2 reizes Rīgas derbijā piekāpās. Rīga futzala klaba, laba pārēja talsnieku rindās. Arī viņš uzspēlēja Optibet futbola virslīgā FC Nikers sastāvā. Pašlaik. Labi, tagad RFS kontrolē bumbu Edgars Tarakānovs. Izspēle uz āru Nairtonam, viens vārtu gums jau viņam ir, vai tiks pie otrā un ar fantastisku sitienu, spēcīgu. Diezgan tuvu jau sodlaukumam arī Nairtons tika un ar kreiso kāju triec bumbu vārtu augšējā stūrī, 10 vārti RFS futzala. Iespējas bija daudz, 2 arī talsnieki izmantoja, bet kopumā 10 izmantoja RFS futzala un izcīna uzvaru šajā spēlē.